Labdien, draugi! Parunāsim šodien par noslēpumainām tēmām. Jautājums, kā ātri jūs varat pārbaudīt, ka jūs nesaņemat maksimumu no Google reklāmas? Kā var ātri pārbaudīt, ka jūs nesaņemat no Google reklāmas visu, ko jūs varētu saņemt? Ir tāds viens noslēpumainais radītājs, kas saucas Impression Share. Un tā ir reklāmas redzamība vai jūsu redzamība Google meklētājā. Es paskaidrošu uz vienkāršu piemēru. Pieņemsim, jūs tirgojat vīriešu apavus, un jūs arī reklamējaties pēc šī atslēgas vārda. Un tad diena meklē, teiksim, 100 reizes. Un jūsu reklāma parādās 5 reizes. Jūsu impression share radītājs ir 5%. Redziet, tas ir tik vienkārši, ka jūs paskatāties uz vienu radītāju, un jūs uzreiz redzat un zinat, vai jūs saņemat no Google reklāmas maksimumu. Bet ir daži bet. Lai būtu, teiksim tā, maksimāli informētam un maksimāli korekti pieņemt lēmumu, celt uz augšu redzamību vai necelt, ko mēs darām sākumā? Sākumā mēs paskatāmies, cik efektīvs ir šis atslēgas vārds. Vai atslēgas vārds, vai kampaņa, kura ir šis atslēgas vārds. Un ja mēs redzam, ka vīriešu apavi ir efektīvs atslēgas vārds, notiek pirkumi, efektivitāte ir laba vai augsta līmenī, tas mums ir signāls, ka ar 5% redzamību, laikam nevajadzētu pietikt mums, vai ne? Jo atslēgas vārds ir efektīvs. Mēs gribētu noteikti, lai redzamība ir krietni augstākā. 10%, 20%, 50%, varbūt 80%, vai ne? Visi ir labi, kas dod rezultātu. Līdz ar to pirmais jūs pārliecināties, ka šis atslēgas vārds dod labu rezultātu, un pēc tam jūs paskatāties uz impression share radītāju. Tas ir tik vienkārši, un tas ir tas, ko mēs paši arī ikdiena daram, auditējot kontos. Tagad šī tehnika un šis noslēpumainais radītājs pieejams arī jums. Vienīgais, ko es vēl pateiktu, beigas, ka nav jācer un neviens nevar garantēt, tā skaitā arī mēs nevaram garantēt, ka konversijas vai pirkumi pieaugs proporcionāli. Respektīvi, ja jūs pieņemsim dubultosiet redzamību, neviens nevar garantēt, ka arī pirkumi jums pieaugs 2 reizes. Vai ne? Tagad to neviens nezin un uz priekšu neviens nevar paskatīties, bet šis signāls, to, ko es izstāstīju, vai šis radītājs, zemes radītājs pie efektīvas kampaņas, jums ir ļoti labs signāls, kas parāda, ka, iespējams, jūs tik tiešām nesaņemat maksimumu, vai ne? Un tad jūs ceļat uz augšu, visdrīzāk jums nāksies pacelt reklāmas budžetu, lai uzlabotu vai palielinātu impression share radītāju. Un tad jūs ceļat uz augšu budžetu, un tad jūs skatāties, kas notiek ar efektivitāte. Jāsaka, ka reklāmas budžeta celšana nav vienīgais veids, kā veicināt impression share radītāju, bet es teiktu tā, ka viņš visbiežāk sastopamais paņēmiens, lai palielinātu redzamību, un tad jūs ceļat uz augšu, un tad skatieties, kā strādā un kā nostrādā jūsu kampaņa vai jūsu atslēgas vārds ar augstāko budžetu, ar augstāko redzamību. Lūk, draugi, jūs tagad varat ieskatīties jūsu kontos un atrast konversijas vai pirkumus, atrast impression share radītāju, paskatīties, kas notiek, un tad jums ir, ja jums ir zemes impression share radītājs, bet kampaņa strādā efektīvi, jūs zināt, ko darīt. Lai veicas!